es jums ierakstu šo dodu no Šķērs ielas jumta un nolasīšu Dieva vārdu. Tas ir 33. Eceķiela pravieša grāmatā. Cilvēka bērns rudā uz savu ļaužu bērniem un saka uz tiem, kad es zobenu vedu pār kādu zemi, un tās zemes ļaudis ņem vienu vīru no savām robežām un to ieceļ sev par sargu, un viņš redz zobenu par to zemi nākam un pūš ar šaforu, ar tauri, un pamāca ļaudis, un ja kas to skaņu tauris dzird un neļaus pamācīties, un zobens nāk un ņem viņu nost. Šī asinis, lai ir uz viņa galvas. Viņš dzirdēja šafora skaņu, bet nelikās pamācīties. Viņa asinis ir uz viņa, bet kas ļaujas pamācīties, tas izglābs savu dvēseli. Bet kad sargs redz zobenu nākam un nepūš ar bazūni, tā ka ļaudis netiek pamācīti, un zobens nāk un ņem no tiem kādu dvēseli nost, tas gan savā noziegumā ir noņemts, bet viņa asinis es prasīšu no tā sarga rokas. Un pat cik jūs, mīļie ļaudis, ziniet, ka mani ir nofilmējuši 3 dokumentālās filmās, un ne par velti, jo bez Dieva ziņas mats no galvas nenokrīt. Jūs mani savā ziņā esiet iecēluši, lai es jums sludinātu Dieva vārdu, un Dievs man ir rādījis caur sapņiem, kā savu rakstījis apustuļu darbos 2. nodaļā, ka vecāka gada gājuma cilvēks viņš apmācīs, ja parādīsies viņiem pa sapņiem. Un neviens sapnis man ir bijis no Dieva daudzu gadu garumā, un es jums arī esmu kādreiz par to liecinājis jau vienā no video filmām, kad Dievs pielaidīs šeit karu par to, ka cilvēki dzīvo grēkos. Atgriežties no grēkiem un jūsu asinis, tad Dievs nepielaidīs, lai neizlēja šīs asinis, ja jūs nokristīsieties un atstāsties no saviem grēkiem. Tāpēc ir dots tagad brīdis, kad jūs variet to izdarīt, nožēlot savus grēkus, atstāt viņus un kristīties. Un meklēt to kungu, viņa žēlastību, ar gavēni, ar lūkšanām, lai jūs un jūsu bērni paliktu dzīvi uz šīs zemes un dzīvotu zem Dieva svētības, jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un neviens sātans, nevieni masoņi bez Dieva ziņas neko nevar izdarīt. Tāpēc lūksim to kungu un svētīsim šo zemi, un tāpēc arī ticīgie ir kā priesteri šī valstī, kas aizlūdz par savu tautu. Un tāpat es aizlūdzu par jums visiem, lai Dievs jūs svētī, lai svētī Latviju, lai svētī visus iedzīvotājus un viņu bērnus, ka tie var izglābties mūsu kunga, Jēzus Kristus, Ješua vārdā. Āmen!